Ķēniņš! Vārti! Pēc rikošeta. 1-0. Ronalds Ķēniņš. Piespiedās saviem vārtiem itāliešu un pēdējās minūtēs ļoti liels jau pārsvars. Tiešām nepamet sajūta, ka Itālijas komanda gaida, kad beigsies pirmā trešdaļa. Priekš viņiem pietiekami labvēlīga. 0-0, bet tā nebūs. Ronalds Ķēniņš gūst savus pirmos vārtus pasaules čempionātos un izvirza Latvijas izlases vadībā. Pagājušajā pasaules čempionātā viņš neguva nedz vārtus, nebija viņam arī rezultīvu piespēļu. Spēlē pret Vāciju, bija pelnījis gūt vārtus, bet šis vārtu gūms mums ir svarīgāks. Šī bija piespēle, redzējām, viens pats atradās Narmans Bērziņš pie tālā vārtu staba un rezultāts neatspēlēt atpakaļ. Bet Ķēniņš iegūst ripu, piespēle Bārtulim, Bārtuļa metiens, vārtī! Meja! 2-0, Meja un atkal. Trešā maiņa taisa šodien mūsu komandas rezultātu 2-0, trešdaļas 5. minūtē. Ķēniņam rezultatīvu piespēli, vajadzētu ieskaitīt vismaz rezultatīvu piespēli un rezultatīvu piespēli arī Bārtulim. Gins Meja gūst savus pirmos vārtus. Šajā čempionātā skatāmies vēlreiz Ķēniņš, Bārtuls un Gins Meja tukšos vārtos 2-0. Tikai otrais metiens pa vārtiem šajā trešdaļā Latvijas izlases izpildījumā nospēlēts 4 minūtes un 14 sekundes un jau 2-0. Krietni patīk. Bārtuls. Metiens vārtī! 3-0. Bārtuls ar metienu no zilās līnijas. Panāk rezultātu jau 3-0 mūsu komandas labā. Trešo reizi pārspēts itāļu kliešu vārdsargs Bellissimo. Labs metiens padevās Bārtulim. Šajā turnīrā 1+2 mums rāda, tūdaļi pateikšu, kā tas ir. Jā, Oskaram Bārtulim bija viena rezultīva piespēle pirms šī mača, un šajā spēlē jau 1+1. Labs metiens un ripu vārta augšējā stūrī. Nekādu izredžu. Atkal šķiet neliels rikošets. Atkal ripu nedaudz skar itāliešu spēlētāji, bet tās ir itāliešu problēmas. Sezonu Šveicē, bet nevis elites, jeb augstākajā Šveices līgā, bet gan otrajā. Uzbrukums Indrašīs! Vārtī! Miks Indrašīs, 3 spēles, 3 gūti vārti un tālā piespēle teicama. Teicama tālā piespēle 4-0 un tas ir nopietnas pieteikums uzvarai. Un, ja mūsējie šodien uzvar, uzreiz var pateikt, mēs šīs dienas noslēgumā būsim 3. vietā mūsu grupā. Skaisti izdots Mikam apspēlēt Bellissimo. Jau 2 labi vārtu gūšanas momenti viņam šajā spēlē bija, un šajos dueļos pārāks bija Bellissimo, bet ātri mācās Miks Indrašs, izkodas viņš ir Bellissimo, un skaists vārtu gūms, un arī teicama tālā piespēle. Neparādīja mums atkārtojumā, kurš tad īsti izdarīja šo tālo piespēli. Iespējams, ka tas bija atkal Oskars Bārtuls. Tādā gadījumā arī viņam jau 3 rezultatīvitātes punktus šajā mačā. Ļoti labs sākums trešajā. Atkal dodas. Tagad jau pārspēt Tragustu. Izdevās saglabāt ripu kontrolē, bet tā ir pretinieku komandas zonā. Galviņš. Neizdara metienu Galviņš. Indrašim. Rēdlīgs. Bloķēt šī ripa sāpīgi ir Itālija. Vārtī! Krišjāns Rēdlīgs 5-0. Krišjāns Rēdlīgs gūst to vārtus un skatīsimies, kam rezultīvs piespēles. Miks Indrašs atradās uz laukuma, varbūt būs tikpat punkti, cik Jevgeņijam Malkinam. Ņemot vērā to, ka vairāk gūto vārtus, tad rezultīvo spēlētāju sarakstā viņš jau varētu būt arī priekšā. Miks Indrašs atspēlē atpakaļ, un Mikam Indrašim būs rezultīva piespēle. Tas nozīmē, ka Indrašim 5. rezultīvitātes punkts. Un teicams arī Krišjāņa Rēdlika metiens. Un tagad Itālijas galvenajam trenerim Rikam Kornākijam ir jāņem 30 sekundžu pārtraukums. Ļoti labi, ka mūsējie nesamierinājās ar šādu 3-0. Jāturpina spēlēt, jādara tas, ko mūsējie prot, un kā redzam, prot stipri vien labāk nekā Itālija.